Mēs izgatavojam pēc klienta rasējuma, pēc viņa prasībām atbilstošas detaļas sēriju veidā. Tie produkti var būt dažādi, gan tie var būt autotransporta, vidēja izmēra detaļas, rotējošas, gan tie var būt kalnrūpniecības elementi, gan arī jebkuras citas industrijas. Leaks Rēzekne pārstāv vienu no Leaks grupu metāla apstrādes uzņēmumiem Latvijā un Zviedrijā. Te tiek ražotas detaļas, piemēram, automašīnām Volvo un Scania. MAN tagad arī vācu, jā, šie trīs markas. Noteikti tur ir daļā no automobīļiem ir arī detaļas, kas ir virpotas vai frēzētas Leaks Rēzekne. Viss saražotais 100% tiek eksportēts uz Zviedriju un Vāciju, no kurienes tālāk nonāk citviet Eiropā un visā pasaulē, tostarp arī kalnrūpniecības uzņēmumos. Mēs esam arī dzirdējuši, ka viņi gan Āfrikā, gan Amerikā ir nonākuši arī mūsu ražotie, teiksim, caur tām tirgus ķēdēm klientu. Tā ir vesela industrija. Tas ir tas, ko arī Discovery rāda dažreiz, ka tiek drupināti tie kalni, un mēs redzam tur savas detaļas, ko mēs izgatavojam. Savu darbību uzņēmums Rēzeknē sācis 2008. gadā. Katru gadu apgrozījumam pieaugot, palielinājies arī te strādājošo skaits. Šobrīd par savu darba vietu Leaks Rēzekne sauc 136 cilvēki, no kuriem daļa ir bijušie darbinieki. Diezgan liela daļa. Tie ir tie cilvēki ar iepriekšējo pieredzi, brīžiem ļoti ilgu, 20 gadi un pat vairāk. Tas ir tas kodols mūsu uzņēmuma lielā mērā, kas ļoti labi pārzina šos procesus. Mēs ņemam praksēs pēc iespējas jauniešus gan no augstskolas, gan no profesionālajām skolām. Un pēc tam arī, ja mēs redzam, ka tie perspektīvi kadri, mēs ņemam viņus darbā. Un cenšamies viņus tādā veidā arī noturēt šeit reģionā, lai viņi pēc tam nepazūtu vai uz Rīgu vai uz ārzemēm. Arī pagājušajā gadā strādājošo skaits pieauga par vairāk nekā 20 cilvēkiem. Tas saistīts ar pasūtījumu apjomu palielināšanos un jaunu rūdīšanas ceha atvēršanu. Mēs varam arī palepoties, ka šī rūdīšana ir vienīgā rūdīšana Baltijas valstīs, kur mēs varam norūdīt Scaniai vai Volvo atbilstošas detaļas pēc kvalitātes un izsekojamības. Rūdīšana ir detaļu apstrāde, padarot tās daudz izturīgākas un cietākas. Speciālās iekārtās metāli ilgstoši tiek karsēti ļoti lielā temperatūrā. Es arī pieļauju, ka rūdīšanu mēs noteikti pakonkurēsim ar Zviedrijas uzņēmumiem. Mēs esam centīgāki, to mēs varam pateikt, jo mēs esam ieinteresēti apgūt kaut ko jaunu. Teiksim, tas iekšējais stimuls ir lielāks, jo varbūt tādās industriālās valstīs tas ir ierasti un tas ir it kā nekā jauna tur nav, un tas arī ir tādā gaitā. Mēs tomēr esam mūsos ir tāds azarts kaut ko apgūt jaunu un to padarīt arī labāk. Un šī attīstības procesa gaitā pie mums atbrauc vai nu viesi, vai mūsu kolēģi, un viņi ierauga, ka te ir pat labāk uztaisīts.